Čau, Andri. Klausies, ja tev būtu jāpiedalās debatēs, kuru dzīvnieku tu negribētu satikt debatēs sev pretī? Līdaku. Bet ja nopietni. Jo līdaka ir ļoti zinošs dzīvnieks. Ar čusku. Kāpēc? Viņš ņāc. Pēc susuriņu. Es nevarētu pretoties. Papagaili. Jo. Mēs varētu runāt droši vien par vienu to pašu, varbūt nesaprasties. Es teiktu, ka mērkaķi, jo ar mērkaķi varētu būt grūti komunicēt, un viņa loģika varētu te būt no tām spēcīgākajām un varētu ar viņu veidoties sliktas sarunas. Kuru dzīvnieku? Jā, no Rīgas zoodārzs. Tīģeri. Jo? Tāpēc, ka viņi ir agresīvi. Tev esi otrais, kurš saka, ka ir tīģeris. Jā? Citu, jā. Tas ir jaunākais, laikam, un tāds ekstravagantākais zooloģiskā dārza dzīvnieks šobrīd. Visiem pārējiem, ko tu strīdēsies ar tapīru, vai? Ziloni. Jo? Jo viņš ir ļoti neuzmanīgs un viņš mani visticamāk saspiestu. Debatēs. Noteikti, ka ar tīģeri nē. Tu esi trešais, kurš saka, ka Jā? ir tīģeri nē. Kāds ir tavs pamatojums? Bīstam? Taisnība. Tīģeri. Jo? Viņš var mani apēst. Tas gan. Kaut kādu plēsēju gan jau. Kaut kādu pitonu varbūt. Ok. Debatēs? Jā. Tur kāds vispār runā? Es domāju, ka tas varētu būt zilonis. Tas zilonis negribētu debatēt. Viņš paņemt ar masu vienkārši man. Tad pērtiķi? Jo? Tas nenopietnas dzīvnieks, tur nebūtu argumenti.